šīs dienas nopietnākā cīņa, teikšu, interesantākā viennozīmīgi. 2 juniori Daniels Baumanis pret Mārtiņu Imermani. Jā, pagājuši gadu vēl cīnījās strītā un tagad jau pirmajā semipro sezonā cīnās pa priekšu. Nu, Baumanim ievērojami, protams, labāka sezona, viņš pārliecinošs līderis kopvērtējumā, bet Imermanim pārliecinošs sacensības Raganas katlā un aiziet pirmā puse lielajam finālam. Imermans pa priekšu, Baumans seko, pievēršamies visu trasei un aiziet iemetienā. Nu, tik skaisti sinhroni, abi divi viens otram blakus. Skatīsimies, vai tas viss arī turpināsies pārējā trases daļā. Imermanim labs vadošais brauciens, bet Baumans turpat blakus un vēl ātrā trases daļa. Tur arī abi divi sinhroni cauri, vēl viens pārmetiens, abi divi vēl aizvien viens otram blakus. Kas par braucienu? Fantastiski aizvada abi piloti šo te braucienu. Gan Imermans braucot pa priekšu, gan arī Baumanis. Nu neapskaužamā attālumā visu trasi nosakoja Imermanim. Nekur īpaši neatpalika. Protams, tajās vietās, kur jāpārmetās, tur ir jāpalaiž uz priekšu oponents, bet uzreiz Daniels Baumanis bija blakus Imermanim ierastajā vietā jau. Ar ļoti lielu nepacietību gaidām, kad abi sportisti atdosies atpakaļ uz starta zonu, mainīsies vietām un Mārtiņam Imermanim tagad būs jāsako Danielam Baumanim. Jā, no atrāviena, es teiktu, skaistākais brauciens, ko mēs esam redzējuši semipro klasē, pavisam noteikti iespējams visas dienas garumā, un tas, cik sinhroni abi divi iemetās iemetienu zonā un nosakoja un nobrauc, un labs vadošais arī Imermanim, nu tur neko pielikt, neko atņemt, un prieks skatīties, un es domāju, ka tūliņ ar nepacietību gaidām, kādu minēja, otro daļu šim visam. Tagad brauks Baumans pa priekšu un Imermans sekos. Abi divi ļoti labi, protams, viens otru pazīst. Abi divi ziemā kopā trenējās, brauc arī tikpat tuvu pa sniegu un pa ledu, un vasarā gan jau arī kopā trenējās. Un tā kā prieks par šiem jauniešiem. Ātri viņi ir izauguši. Nu, kāds teiktu, ka pārāk ātri noteikti, jā, bet es domāju, ka noteikti vecāki un opīts Danielam tie sevišķi gavilē par jauniešu panākumiem. Protams, ka mums arī prieks, jā, mums aug jaunā paudze, ka Niknaks nebūs jau vairs vienīgais jaunietis. Mums vairs jau nav jaunietis, jā, laikam. 18 ir. Jaunietis jau skaitās līdz 27 apmēram oficiāli, līdz ar to ir vēl jaunietis. Bet jebkurā gadījumā šie ir super jaunieši, abi divi finālā, abi divi līdzīgi cīnījās, un tagad otrā daļa Baumans pa priekšu, Imermans seko. Vai izdosies tikpat skaists brauciens, abi divi atkal ļoti tuvu no paša sākuma. Laba trajektorija pa ārmalu Baumanim, Imermans tur caur iekšmalu, paturās līdz gāzes pedāls grīdā, ātrā trases daļa, Baumans nedaudz atraujās, Imermans atkal pierauj klāt, vēl viens pārmetiens un abi divi ir finišā. Ļoti labs brauciens arī šoreiz. Nu, nedaudz Imermans atsevišķās vietās iepalika, bet tāpatās kolosāli. Vienreizēji redzējām arī kādus dūmus māku uztaisīt Daniels Baumans. Nu, pamatīgi piedūmots viss ir. Man liekas, ka šodien tik traki dūmi vēl nav bijuši kā šajā braucienā, bet maleči abi jaunieši. Gaidām rezultātu paziņošanu, uzzināsim šīs dienas labāko semipro klases braucēju, bet nemūkam prom, jo pēc šī paziņojuma mēs, protams, gaidām visus skatītājus un atbalstītājus, protams, arī uz apbalvošanas ceremoniju, kas notiks mums droši vien, kad pie starta, tajā daļā. Vēl pirms starta, jā, tur, kur ir līkums. Ja kāds pārzina Viķernieku trasi, tad 5. kontrolpunkts, tur ir pilsētas līkums, viņš saucās. Tur, kur jūs nācāt iekšā uz mežu, pa turien arī nākat ārā un tiekamies apbalvošanā noteikti tur, bet tūlītās uzzināsim šīs dienas uzvarētāju. Un uzvaru mums šodien semipro klasē izcīnā Daniels Baumanis. Daniels Baumans izcīna uzvaru, un es domāju, ka Mārtiņš Imermans tāpat ir priecīgs. Uztaisam skaļus aplausus šīs dienas labākajiem. Novelciet ķiveres un parādiet, cik jauni jūs esat. Rekur arī Mārtiņš kāpja ārā no automašīnas, jāmēģina neripot uz priekšu, sagriež riteni, un izkāpja arī Mārtiņš Imermanis. Prieks par abiem jauniešiem, un skatītāji vēlreiz uztaisam skaļākos aplausus Imermans un Baumanis. Pārmīja pāris vārdus vēl, kas kuram uzdots matemātikā uz rītdienu ir, bet diena mums ir cauri, fantastisks fināls.